Jelgavas reģionālais turisma centrs Zemgales turisma konferences dalībniekiem piedāvāja tad īpašu iespēju pirms konferences sākuma paskatīties, kāda Jelgava izskatās, pa autobusa logu iepazīties, doties tādā ekskursijā pa Jelgavu, kuru turisma centrs ir izstrādājis speciāli ar mērķi, lai parādītu, kas tad Jelgavā notiek, un pastāstītu gan par vēsturiskajām vērtībām, gan arī par attīstības projektiem, par to, kā jelgavnieki dzīvo, kā strādā, un parādītu tad to labāko, kas tad mums Jelgavā ir. Tas ir prezentācijas maršruts, kuru mēs varam pielāgot dažādiem apmeklētājiem, dažādām vēlmēm un pielāgot vai nu garāku vai īsāku. Tā kā, ja ir vēlme iepazīt Jelgavu ekskursijas veidā, tad Jelgavas reģionālais turisma centrs aicina izmantot šo iespēju un doties ekskursijā Izzini Jelgavu gida pavadībā. Un ekskursiju vada vietējais gids, kas ir certificēts, kas ir izgājis Jelgavas gida kursus. Tā kā ekskursija ir pieejama dažādās valodās, un arī mūsu konferences dalībnieki varēja tad novērtēt, kā pilsēta ir mainījusies, kā viņa ir augusi. Un es esmu Jelgavas novada nozolnieku novada gids. Šeit ir Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda līdzfinansējums, un ir ērtas gan pieturvietas, gan luksofori, apgaismojumi, ir vienā pusē veloceliņš un ir drošība gan automašīnas braucējiem, gan kājām gājējiem. Un turpinoties Dobeles šosejai. Un kopumā šajos projektos naudiņi, kas tiek ieguldīti, ir apmēram 21 miljons latu. Un šeit sākās Jelgavas valnis. Un Jelgavas valni mēs tūlīt brauksim garām Dobeles vārtiem. Labajā pusītē būs Dobeles vārti. Un no šejienes sākas ceļš līdz Jelgavā Riksas upes malai, kas parāda, kā gāja pilsētas valnis. Un šo nagliņu ceļu ir veidojuši Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti kopā ar Portugāles studentiem. Barona iela bija Hercoga Jēkaba kanāls. Tātad faktiski iznāk, ka mēs te varējām braukt ar laivu. Tāpēc varbūt viņa arī vēl tāda grupuļaina. Lielā iela, Freda Gatana, Baļšaja uļica, Grosa štrāse, Vadoņa iela, Staļina iela, Gēringa iela, Ļeņina iela. Un šīs vasaras garumā ielā bija redzami gan arheologi, gan jaunieši, kas ņēmās pa dažādiem pagrabiem, raka, meklēja dažādas liecības par seno Jelgavu. Un šeit 19. gadā uz dažām dienām bija apmeties arī Oskars Kalpaks ar saviem strēlniekiem un izdeva Latvijas armijai ļoti svarīgus noteikumus. 18. gadsimta otrajā pusē šeit bija Rastrellī būvētā pareizticīgo baznīca. Un šī katedrāle ir celta tieši uz Rastrellī baznīcas pamatiem. Un kreisajā pusē Akadēmija Petrīna, kuru bija iedomājies kā pirmo augstāko mācību iestādi Latvijā, mūsu pēdējais hercogs Pēteris Bīrons. Pašreiz tur iekšā ir Ģederta Elijasa vēstures un mākslas muzejs. Visa šī promenāde visā šajā garumā ir renovēta. Šeit ir izbūvēti gan celiņi, gan apgaismojums. Vasarā šeit ir ļoti ērti peldēties, atpūties bērniem un jauniešiem. Man ļoti patika ekskursija. Es ļoti priecājos par Jelgavu. Šeit ir notikuši tik lielas, es pat teiktu, grandiozas pārvērtības. Tā kā iespēr ļoti daudz. Un tad mēģiniet atrasties tajā atmosfērā, kāda bija 275 gadus atpakaļ, kad tika uzspridzināta Livonijas Ārdeņa pils un Ernsts Johans Bīrons ar Rastrellī palīdzību būvēja šo grandiozo celtni. Pasta salā būs gan rotaļu laukumi, gan pastaigu laukumi, gan vietas, kur notikt koncertiem, un būs ļoti skaista apkārtne, un pretējā krastā pāri Driksai
mēs jau redzam Čakstes bulvāri. Un Čakstes bulvārī 18. novembrī tas tiks atklāts. Varēsim iet pāri Mītavas tiltam un izlaist vienu loku pa pils parku, kurā 41 gada garumā pirmā kursa studenti 1. septembrī stādīja savu pirmo koku šajā augstskolā. Tas ļoti jauki, ka turismu konferencē Jelgava pati organizē un demonstrē, kā viņi šo darbu dara. Ļoti interesanti. Pirmo reizi sēdējām otrajā stāvā, tā kā visu redzējām. Tagad brauksim ciemos uz Jelgavu.